visiem sveicināt, un šodien mēs turpināsim spēlēt streju. Mūsu nākošā daļa. Iepriekšējā sērijā man bija vienkārši daļa, kur mēs bijām ciematā, un mēs pārmeklējām visu, jo mums aizvēra vārtus, un tā kā mēs nevarējām, mēs varbūt vairs neatgriezīsimies mūsu ciematā. Un tas nozīmē tikai vienu, tāpēc man vajadzēja visu savākt. Un visu pārliecināties. Un es pārliecinājos, atradu visu. Visu apskatīju. Jā. Un tagad man būs jāpeld kanalizācija, izskatās. Mēs ar mamā. Es nevaru noticēt, ka tu atradi doku un defluksoru. Ar to mēs tiešām varēsim atrast Baltazauru. Aiziet. Jā, man ir defluksors, un viņš mums ultravioletā gaismu, kura mums palīdzēs atrast, varētu teikt, Baltazauru un Klementīnu, man liekas. Ja es nešaubos. Jā, Klementīnu, man liekas. Tā, kanalizācija. Tā. Mēs jau iebraucam vietā, kur pati bīstamākā vieta. Tur jau zurki. Es nevaru viņu piebeigt. Labi. Bet no vienas puses šī vieta ir tik biedējoša. Es neteikšu, ka biedējoša, bet jā, piekrīt biedējoši. Jā. Gan. Tādas ir, kad uz tevim tūlīt uzliks zurks. Vienalga. Mamā, ko tālāk darīsim? Es neredzu veidu, kā atvērt šos vārdus. Vai tu varēsi paskatīties otrā pusē? Bez problēmas. Kā tur tikt? Lieliski. Mēs esam otrā pusē. Un mamā ir palicis tu. Tā. Sanāk, mums tagad vajag atrast veidu, kā atvērt vārdus. Bez problēmas. Tur ir. Man nepatīk, kas tas ir. Kas tas ir vispār? Izskatās pēc lielām mūlām. Kuras mums teica pirms tam. Jā. Viņas var izšķelties. Jā, viņas var izšķelties ar defluksoru. Šitās arī olas var uzspridzināt. Drusku apdedzināja motoriņu, bet nekas. Tagad mēs atveram vārdus. Labi. Braucam tālāk. Es nekad neesmu bijis tik tālu no ciemata, bet ar tevi es neesmu nobijies. Paldies. Tas nozīmē tikai to, ka man ir defluksors, tāpēc tu neesmu nobijies, tāpēc, ka tev neviens zurks nevar tikt klāt. Visi baidās no mana ultravioletās gaismas. Tos var pateikt tikai. Es to pašu teicu. Tā, zurki. Un pat tik tālu gaisma neiet. Kanalizācija. Nav tik bīstama vieta, es neredzu nevienu zurku, tikai tur augšā, bet ļoti maz zurku te ir. Nezinu, varbūt tālāk būs
vairāk, es tiešām nezinu. Oi, ko es izdarīju? Cerams, ka nekāda baga nebūs, jūs. Tā. Kas mums te ir? Mamā mēģina iedarbināt. Ok, viņš... Ja mums vajag tikt tālāk, mums vajag tikt cauri kanalizācijai. Šitādos laikos man patīk, kad man nav tā kā... Es nejūtu smaržu. Jā, forši. Mamā, ko tu teiksi? Visa šī mašīna ir saplīsusi. Tagad vienīgais to varēs atvērt manuāli. Kā manuāli? Tas ir... Kā tas ir manuāli? Kā tu gribēji teikt manuāli? Tu pat tā gribi? Nu jā. Stiprs. Es nevaru to noturēt. Es nevarēšu apstāties meklēšanai uz ceļa. Kad tu atradīsi Baltzauru un Klementīnu, pasaki viņiem, cik es esmu drosmīgs. Jā, protams, pateikšu. Ja tādas durvis saspiedi... Ak, Dievs, kur mēs esam? Ja tādas durvis saspiedīs mani, tad es noteikti būšu jau velosipēds. Un viss vēl šitas te kustās, ja ieskatās, ak, Dievs. Fuj. Un mēs tagad tiešām no tāda sēdi, kad mēs tagad esam tur, kur visvairāk zurki ir. Jūs redzēju, jo tās lielās olas, kuras bija zurku olas. Ai. Šim robotam točnā. Nav viss kārtībā. Dievs. Labi, pieņemsim. Un tur es redzu vēl. Tas tiešām nepatīk. Vajag izmantot defleksoru. Prom. Viņi nevar tikt augšā. Viņi tā kā... Vai tas ir baks, es nezinu. Tā, pagaidām. Tad pēc iespējas vairāk zurkus paņemt. Jep. Jauki. Ui. Kas te ir? Ai! Jā, es varbūt nezinu. Vēl olas. Tur... Kā viņi tur iesprūst? Pat man nevar tikt tuvāk. Labi. Man tagad ir izvēle. Vai doties tālāk, vai te ir kaut kāda dīvaina vieta ar atvērtu kanalizācijas trubu. Es gribu tur tikt. Es zinu, ka te ir ļoti daudz zurki, bet es nezinu, kas tur būs. Varbūt kaut kas labs. Jomai. Tik stiprs šitas te ultravielotā gaisma, kur iznīcina zurkus. Atcerēties. Tur man te vajadzēja taču neiet. Kanalizācijas sistēma, jā, es atceros tagad.
Tīrais ūdens bija retums. Pilsēta bija vienā lielā sistēmā, kas bija ļoti dziļi zem zemes. Tas bija vienmēr kā cilvēki, tur bija ļoti daudz laika. Es nezinu, ko izlasīju. Zinātnieki parādīja man plānu ūdens tankiem. Viņi bija lieli un varēja uztaisīt veselu būvi viņos iekšā. Skaidrs. 55%. Mēs jau tā gandrīz vai tuvojamies uz 100%. Kā teikt? Vēl pusi vajag, bet gandrīz vai esam. Tās olas var iznīcināt. Tur vēl augšā ir. Es nemaz nepamanīju. Prom. Tagad tiešām nav augšā neviena. Kas man gaidīs tālāk? Labi, ka šitā nevar nokrist. Tas ir ļoti labi. Uz turieni. Tad uz turieni, laikam. Uz turieni. Tagad ejam apakšā. Tagad uz turieni. Oi, man šitās trūbas, ja godīgi viņas ir... Man tagad galvā nāk tā doma, kad pirmajā daļā mēs nogāzamies no trūbas un pazudējām no bara. Un mums noteikti vajadzēs atrast baru. Vai neatradīsim varbūt, es nezinu. Ak, Dievs. Prom. Jā, man jau kāds konfeti. Tā. Te ir vēl zurkulis. Zurkulis. Cik viņu tad daudz? Prom. Nē. Opa. Tā tā, ka neviena nav palicis. Nav. Attīrīsim šo vietu. Jo. Ai! Dzīvs. Ok, paveicās. Tā. Vai? Ai! Jo. Jo. Ir te tik daudz. Ui, te ir tik daudz. Dievs. Es ceru, ka es vispār tikšu. Tā. Tā, labi. Jāiet tālāk. Tā, tur, kas bija... Ui!
Vēl zurki. Labi, tagad es taču ticu, ka šitā ir pati bīstamākā vieta. Te ir tik daudz zurku šitie te radījumi. Kas par viņu dzīvo? Viņiem te tā kā nav neko ēst gan rīz vai. Un slepenā mītne te ir. Ai. Man liekas, ka man defluksors saplēsīs, ja es šādi te darīšu. Vai pat B12 saplēsīs drīzāk. Nē. Labi. Es jau godīgi netīrušu tās. Es negribu spridzināt visas tās lietiņas. Es nezinu. Negribu laikam. Labāk nē. Tā mums jāiet tagad šitan. Es tā sapratu. Paldies, bet nē. Kas tās pa acīm? Kas tās pa acīm reāli? Stop. Tur var iet? Nē, nevar. Kas tikko notika? Ko zurki te mutējās par acīm lielām, gigantiskām? Dievs. Mums zurki tikai parādās un parādās. Šī vieta ir interesanti. Ai, prom no manis. Lieliski. Viņi reāli mutēties. Viņi reāli mutējās par acīm lielām. Kas, ja es viņam iespīdināšu ultravēltu? Viņam vienalga. Un tur vēl zurkols. Es reāli negribu spridzināt B12, bet sanāks laikam. Tā, šitien var iet. Kāpēc tu nevar iet? Varbūt kaut kāds tur ir. Brāli. Tu kā? Tā, vai? Nāciet visi pie manis. Tas es nogaidīšu. Ko vēl? Gan drīzāk neuzsprāgu. Un tagad atkal no jauna. Un šitā pa bišķiņam un es tikšu ārā. Vēl? Kur? Rakus skrien. Jo. Kā no viņam vispār var izdzīvot? Tur robots normāli. Kā vispār? Tur mamma teica, ka Baltazars tika kaut kā cauri, bet kā var tikt cauri šitam te lietai? Te ir acis dīvainas un visur, kur negriezies, tur ir zurki. Prom. Tas Baltazars vienkārši izdzīvoja. Es nezinu. Nē, varbūt te ir kaut kāda slepenā vieta, kur, jo te ir tik daudz atvērtas trubas, un vienā viņā nevar iet normāli.
Es domāju, ka tas speciāli uztaisīts, lai nebūtu kāpmāni. Ar to mēs esam 55% un varbūt te arī kaut kur atrast. Prom. Lieliski. Bet arī mēs varam vienkārši aizskriet, ja tur ir izējumunās. Es tā domāju. Nē, tur ir trūka. Vēl. Nē, es labāk šito solis nespēju. Es vienkārši paskatīšos, vai te var iet, te nevar iet. Galvenais netuvoties viņam. Tu viņu vēl uzprāks. Tā mums šitā jāiet, ja? Tā, kur mums jāiet? Tur? Kas tur ir? Vienkārši es baidos kaut ko palaist garām, un tāpēc... Noteikti. Viņi speciāli te aizbarikādēja tā, lai es domātu, ka te nav nekāda ceļa. Te ir ceļš, un vēl kā ir ceļš. Jāmajā. Šitā substancija aug visās vietās, kur ir zurki. No kā tas ir veidots? Tas izskatās, tas pulsē, un tas ir dzīves. Tu domā, mēs esam iekšā kaut kādā ļoti lielā organismā? 59%. Nu jā, tas izskatās biedējoši, bet... Nē, no organismā mēs diez vai esam, tāpēc, ka šitā ir kanalizācija. Un ko kanalizācija var pārvērsties lielā zurkā? Nevar būt. Tas vienkārši nav iespējams. Jā, man jau. Šeit ir vēl sliktāk. Prom, no manis. Lieliski. Viens zurks nokrita, -1. Tik daudz. Kur man iet? Es varu tur iet un es varu šitā nē. Tas šitā nešu, tāpēc, kad kur citu negribu iet. Te viss acis guļ. Zurki guļ? Es domāju, viņi vienmēr ir augstā. Tā, labi. Te ir vēl. Ļoti baisa vieta un... Es negribu, lai acis atverās, tāpēc, kad... Jo, man liekas, acis var izsaukt ļoti daudz zurkus. Jo mēs tak bijām tajā vietā un tur bija atvērtas acis. Un, kad viņas uz mums skatījās un viņas bija izbrīnījušās, izsaucās zurki. Tas nozīmē tikai to, ka viņas labprāt nemodināt. Nu es viņus pamodināju, lieliski. Kaut arī pilnīgi vienalga. Ui! Es labi.
Es nesaprotu, ka viņi bija man tik tuvu. Jā. Ko padarīt? Labi. Mēģināsim vērlēs tādā gadījumā. Tā. Tās zurku olas viņas. Es vēl neatvēru? Nē, neatvēru. Man kaut kā vajag atvērt tajā pusē, lai es tiktu iekšā. Jā, un tad viņi atmostās. Un tagad būs zurki. Tagad es skrienu atpakaļ. Viņi nevarēs pārlikt stāvot. Vai nāciet pie manis? Šo defleksoru tā izmantoju vienkārši. Vēl. Nu, nāciet tikai šur. Panāciet tikai. Ai! Prom. Es negribu visu solis spridzināt atkal. Tas man aizņems pārāk daudz laika. Kas? Vēl vairāk. Bet es ar viņiem ļoti viegli tieku ārā. Tiek galā. Tas ir. Es neteikšu, ka tas bija vienkārši. Nu, tas bija tā. Varēja. Tā, kur mēs tagad būsim? Interesanti, kur mēs tagad būsim? Es gribu skatīties. Jo, kas pa lokāciju? Kāpēc man tāda sajūta, ka tūlīt būs boss fights? Reālis. Episkākais boss fights manā dzīvē. Tūlīt būs noteikti. Un pa kontrolieris vibrē kādu. Un kontrolieris izbrīnās. Vai, B12, palīdzi. Palīdzi. Palīdzi savam kaķim. Opā. Skriet, skrienam. Vai? Nav tik daudz, bet es varētu atvērīt. Nē, viņi pietiekoši daudz, lai man būtu stress maziņš, Nezinu, kur tagad tas ej. Ui! Ejiet prom! Es vai tas saprotu? Tā, prom. Nē. Ai, te vēl vairāk zurki. Es neko neredzu. Jā, novēr. Nu, ir bijis trakāk, es domāju, bet, šitā ir viena no grūtākajām lokācijām, pat saproti. Un es jau esmu ticis tālu, es jau domāju, ka, kaut kur vēl pāris, varbūt, pēc manām domām, es domāju, varbūt vēl kaut kādas, es nezinu, cik sērijas, bet, man liekas, ka esmu jau kaut kādā puse no spēles, vai varbūt vēl nav pat puse, es nezinu. Ai, kāpēc es neskrienu tik ātri?
skrient. Es neatceros, kur tā, labi. Es neatceros, kā iet, es nezinu. Tā par to. Prom. Čia? Ar otro reizi es to visu izdarīju. Nu nē, B12 nevar nomirt. Viņš nevar nomirt. Noteikti labāk līdz galam. Jā. Tas bija tumšs un es biju viens. Man bija tāda sajūta, kad es biju atpakaļ tajā pašā vietā, kur biju sākumā. Bet tu man izglābi. Paldies, draugs. Iztērēju tik daudz enerģijas, tas bija ļoti daudz priekš mana korpusa. Defluksors ir pilnīgi uzsprādzis, un mums jābūt uzmanīgiem. Reāli? Viss? Defluksoru vairs nav. Jā, tiešām nav. Dievs. Nu, varbūt tas tā bija vērts, varbūt tālāk būs vieglāk, tāpēc, kad... Nē, es nezinu, varbūt grūtāk arī tomēr otrādāk. Opā! Kur tas ir? Satikt balodins. Ceļotājs no kanalizācijas. Mēs nekad neesam redzējuši tādus. Vai tu esi tas, kurš kontaktējās ar mums mazais outsiders? Baltazārs, outsiders, tevi gaidīja, viņš meditē pašā augšā ciematā. Jo, tā ir... Skudru ciemats? Ko? Skudru ciemats? Šitā mašīna, zinātnieks, pie kura es strādāju, viņš arī tādu izmantoja. Viņš bija slims, bet tā bija viņa pēdējā cerība. Viņš iegāja iekšā mašīnā. Bet es nebiju ar viņu. Viņš bija viens. Ko viņš darīja? Viņš uploadoja sevi iekšā kompjuterī un pēc tam viss bija citādāk. Bet uploads notika nepareizi, un viņš iestrēga 100 gadus iekšā. Kamēr mazais kaķis parādījās. Vai tas esmu es? Es biju tas zinātnieks. Es biju cilvēks. Oh my god! Man vajag momentu. Vat tas ir pavērsiens. Cilvēks, kurš pārvērt sevi robotā, ienākot kaut kādā mašīnā. Tas ir ļoti interesanti, bet nu labi. Tā, te ir kaut kādi cilvēki. Piedodas. Man vajag momentu. Es nevaru tagad runāties. Labi. Tad es pilnīgi nevaru tur runāties. Un te roboti tāpat kā tajā ciematā, bet šitan ir kaut kāds skudru ciemats. Ui, piedodiet, es negribēju. Atvainojiet, es nezināju.
Es esmu arī robots, tāds pats kā jūs. Nu, es esmu kaķis pa pusē robots. Man ir robots draugs kā. Tā, kas mums te ir? Aha, es nevaru. Nu jā, bet ciemats apmēram tāds pats. Pilnīgi tāds pats. Tā mēs tagad aprinčojam. Tā. Es varu... Nu, protams, es varu nogast. Protams, jā. To arī es varu nogast, jā. Nē, nevaru nogast. Žēl. Gribēs kaut ko nogast. Tā mums ir otrais stāvs. Tāpat ir stāvi kaut kādi. Ai. Kaut kāda apaļš ciemats uz koka vai kaut kas tāds. Nu, padomāju. Ko vēl es aizmirsu? Man vajadzēja man vajadzēja būt šitiem te vecākiem draugiem, kas ar viņiem notiek. Es gribēju atvērt pilsētu, vai vēl te ir kādu, kuru izglābt. Tagad es varu parunāt? Nevaru. Kas tu esi? Kas te ir tas? Labi. Baltas. Sveiks. Vai tu saproti, ka nedrīkst izjaukt manu transcendentālo meditāciju? Tas esi tu biji ar mamā. Kad mēs dabūjām zvanu pirms tam. Esmu priecīgs tevi ieraudzīt mazais sāks. Tu zini, mamma un Doks, viņi ir jau bija kā outsider, un man viņas pietrūks. Viņu atmiņas dod man klusu. Mamma palika ciematā. Es dzirdēju, ka tu palīdzēji Dokam un Klementīna. Kas? Viņi ir Midtaunā tagad. Ja tu gribi vēl redzēt outsaidu, viņi ir vienīgais, kurš var tevi tur aizvest. Vienīgais, viņai ir kaut kāds plāns, kā pamest pilsētu. Tagad paņem šito, es uzrakstu adresi un aizmugurā aizmugurā adresi. Lai tiktu uz Midtaunu, uzkāp uz Village pašas augšas, un tas būs viegli priekš tevis. Ja tu tiksi līdz outsideram, tu būsi pats pirmais. Es tev novēlēšu veiksmi. Bet tev to nevajadzēs, es ticu tev. Skaidrs. Es tagad meditēju. Piedod par izslēgšanos pirms tam. Esmu cilvēks un varbūt pats pēdējais pasaulē. Tagad apskaties, kas ir par mani palicis. Tik daudz man ir atgriezies, bet tik daudz esmu arī aizmirsis. Varbūt Klementīna, mēs viņu varēsim, varbūt mēs varēsim
varbūt mēs varēsim atrast Klementīnu un atgūt manu un atgūt atgūt manu prātu atpakaļ un varbūt es tev aizdušu mājās pie vienas reizes. Mēs varam iet apakšā un atrast vairāk par kompanioniem šeit vai uz Midtown. Nu, es labāk izsakošu šajien, tāpēc, kad es nezinu. Varbūt vēl kaut kādas vietas, kur es nezinu. Tiešām nezinu. Atvainojiet, es to patiesībā negribēju darīt, piedod. Atvainojiet. Tā, labi. Es varu uzlikt? Es pat varētu. Un priekš kam? Priekš kam man to vajag? Opā! Atcerēties. Šitā valoda ir kompanioniem robotiem, viņi to izveidoja. No nekā tas ir ļoti izpaidīgi. Es atceros, kā tas sākās, kad es biju iekšā datorā. Es nezināju, kā, bet vienā tajā pašā laikā es varēju sākt komunicēt un atpazīt šos simbolus. Es biju iesprūdis kompjuterā un viens ļoti ilgu laiku. Tāpēc es varēju saprast katru simbolu un vārdu vienu pēc otras, un pēc tam varēju saprast visu. Tagad, kad es zinu viņu valodu, es esmu iespējīgi, ko viņi saka, un jā, ko viņi saka. 66% no atmiņas. Jā, 66% tas ir. Man likās, mēs varam pabīdīt, bet nē. Tā, kur mēs tālāk varam iet? Sveiks šeit. Te bija ļoti ilgs laiks, kamēr mums bija kāds, kurš mūs apciemāja. Nu, mēs esam ar prieku tevi tu esi ar prieku šeit nākt. Šitie stulbie žurki, protams. Iedomājies, ja viņiem būtu savs spēks, viņiem būtu... Viņi varētu skriet vai kaut kas tāds ļoti pazaudēts potenciāls. Es nezinu, par ko viņš saka. Es domāju, man liekas, ka viņš sapņo vienkārši. Es nezinu, par ko viņš vēl saka. Tā. Sveiks. Kaut kas domāts, ka kā atkritumi, kuri krīt, bet ūdenskritums bez bīstamības. Tas ir ļoti laba vieta, kura strādāšu poetrijai. Tagad ieklausos. Varbūt...
Es neko nesaprotu, ko tu tikko pateici. Es ne vārdu nesaprotu. Jā, ļoti dīvains. Ļoti dīvains cilvēks. Tā. Ai, kā es negribu liekt. Jā. Labāk nesilēt. Statistika rāda, kad es uzvarēju 8 reizes. 9536 spēles un uzvarētas tikai 6. Nevienam nesaku, bet esmu vispār programmēts, lai uzvarētu šo spēli. Pat tā? Nu, apsveicu. Tev nevajadzēs veiksmi. Ieprogrammēts, lai uzvarētu spēlēt pagad. Viņš uzvarēja 8 reizes. Tad 8 reizes viņa zaudēja, bet viņa uzvarēja 9500 kaut kādas reizes. Vajag dīvains ķēmesiņš. Labi, ejam augšā. Tā, tas ir Baltazārs. Ejam augšā. Kas tam mums ir? Opā. Sveiks, mazais. Kā iet? Vai tu zināji, ka mūsu tante Klementīna iemācīja, kā izaudzēt speciālus augus, kas var dzīvot bez saules? Man ir ļoti liela kolekcija no viņiem. Vai tu gribi apskatīties, bet man vienalga trūkst daži. Man trūkst dzeltenā, sarkanā un violetā. Ja vien kāds maziņš un ātrs var man palīdzēt. Man jau ir šis. Vau, es dzirdēju, ka tas ir ļoti rets. Paldies tev. Vai tu atradīsi priekš manis vēl viens? Lūdzu. Labi. Tikai man jāsaprot, kur viņi atrodas. Baldzi darās. Tur ir dzeltenais. Tā kā es pēc dzeltenā jau nolaidos. Lieliski. Un tagad man atkal jāiet augšā. Nav problēma. Es, protams, nezinu, par ko es to dabūšu. Kā es to teicu? Ja kāds man dabūs dzelteno, sarkano un violeto, es vēl dabūju dzelteno, man tikai sarkano vajag dabūt. Es mīlu šito krāsu, paldies, mazais. Vai tu varētu atrast vēl vienu priekš manis, lūdzu? Tā, labi. Kur vēl viens? Kur vēl varētu būt? Kur vēl varētu būt? Tur ir violetais. Mēs jau ar Aleksandru runājamies. Es reāli negribu. Tā, es varu iet šitien. Te mums ir vēl viena vieta, kur mēs varam iet. Kur arī sarkanais.
Bet vispirms es gribu parunāties ar viņiem. Dažus šito sauc par atkritumiem, bet priekš manis tie ir ļoti lieli atkritumi. Tu, ko man tu teiksi? Es biju Bilbots ļoti daudz gadus, bet es gribēju būt tad labāk dārglietu meklētājs. Es nebūtu tik muļķīgs, ja tas izklausītos tik dīvaini, tas būtu ļoti grūti un dīvaini. Tāpat kā šitā roka, kuru es tikko atradu. Nabadzīgs. Rūsā mierā. Iespaidīgi. Labi, iesim tālāk. Tā, man tagad jāiedod sarkanā puķīte. Ko es par to dabūšu? Es ceru, kad kā bija ar notīm, kaut kādu žetonu, vai es nezinu, vai kaut kādu bildi, kuru es varēšu atcerēties. Es nezinu, vienalga. Bet, nu, es vismaz ceru, ka es kaut ko dabūšu, vai, ja es neko nedabūšu, tas būs drusku tā negodīgi. Nu, čau. Kur pēdējais? Wow, šis ir ļoti skaists, paldies tev. Tu atradi viņus visu, paldies tev liels. Te būs tev dāvana. Šetā man žetons. Nu, labi. Vismaz kaut kas. Tas izskatās uz tevi ļoti labi. Atā, draugs. Labi. Atā. Vot es tagad nezinu. Tā, kas tur apakšā ir? Mēs tur apakšā nevaram aiziet. Es vienkārši ieraudzīju zīmi. Man tas uzreiz jau uzmanību pievērs. Zila zīme. Tā. Ēdināšana. Labi. Labi. Labi, uz šitās bildes, kad es tagad kasu nagus, es laikam beigšu šo sēriju, jo viņas sanāca arī, tā drusku ilgi, bet, bija labi satikt bija labi ieraudzīt jaunu lokāciju, mēs bijām kanalizācijā, bija bīstamākā vietā. Jā. Lieciet laiku un abonējiet kanālu. Ar jums bija Kaspars Go. Visiem atā. Neaizmirstiet uzrakstīt kādu komentāru. Visiem atā.